zaudējumu, bet otrajā vietā atrodošais Vefs ir 17 uzvars un 9 zaudējumi. Kaufmans atspēlē divus aizsargus un lieliski neizdevās. Tagad jau labi piespēle uz ātro uzbrukumu Akselam Vairogam, un Aksels Vairogs izmanto šos piespēli. Ziedīgs bija brīvs, neizšķirās, bet ļoti labi piespēle izdara Pālam Veslam. Strēlnieks, un arī Strēlnieks ļoti labi atrod Brendonu Hunteru. Atkal pa savu kreiso pusi, šoreiz neprecīzs, Īļins. Pagalam neveiksmīgs metiens viņam. Un Kārters no centra. Un tiesneši rāda, ka šis metiens ir izdarīts laikā. Spēlē kā pick and roll. Kaufmans no tālās distances. Un Kaufmans ir precīzi 3 punkti. Ļoti labi piespēle. Un trieciens grozā no augšas. Pāvels Veslavs gūst savu 10. punktu. Kuzmīnskis nomainīs. Kaufmans vēlreiz pa kreiso malu un 2 punkti ar sodu. Vēlreiz neveiksmīgi nospēlē Kuzmīnskis. Un Malmiera tiešām uzbrukumā spēlē vienkārši fantastiski. Nav 10 punkti. Arī strēlnieku metiens nav precīzs. Pāvils Veslavs tur cīnās līdz galam. Tur uztriecās reklāmai. Efe Džuku šoreiz nespēlē pats, tālāk piespēle Vairogam. Un beidzot Vairogs ir precīzs no tālmetiena līnijas. Blaus saņem bumbu zem groza un neprecīzs piespēle. Jānis Strēlnieks vēlreiz apkaļ Blausam un Blaus līdz ar sirēnu gūs 2 punktus, tie tiek ieskaitīti. Tagad Aksels Vairogs neprecīzs. Graudīgs vēl pēc tam bloķē metienu, kurš jau tāpat bija neprecīzs. Un beidzot Jānis Kaufmans uz stūri Kārters. Efe Džuku. Efe Džuku skaisti izmanto savus atlētiskuma īpašības. Un malmierieši veido savu uzbrukumu. Kaufmans ļoti veiksmīgi apspēlē savu aizsargu pēc Ventspilsnieku uzbrukumu. Kaut kāda slikta komunikācija Valmieras komandās ar kādu azartu cīnās malmierieši. Izspēlē Klāvu Bedrīti un 3 punkti Valmieras komandai. Visas 3 reizes no tālmetiena līnijas. Tikmēr iniciatīvu uzņemās Ventspilsnieku līderis Jānis Strēlnieks un 5 sekundes. Aksels Vairogs pēc Hunteru piespēles. Īsti neveidojās nekas. Efe Džuku izspēlē ar bumbu līdz Vairogam un Vairogs ir precīzs no tālmetiena līnijas. 6 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Kļūdās Kaufmanis. Un pilnīgi brīvs Brendons Kārters. Tas ir Brendons Hunters. Tries bumbu grozam no augšas un vairs tikai 4 punkti. Minūte 40 jāspēlē. Veselavs. 5 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Jāizdara metiens. Labi maiņkustība Bērziņam. Un Bērziņš ir precīzs. Ļoti svarīgs puslēs metiens. Efe Džuku. Ko darīs? Efe Džuku norok jebkādas cerības savai komandai. 1. Pēdējās 5 sekundes. Jānis Strēlnieks. Kārters 3 punktu metiens. Tas nav precīzs. Un kas par emocijām šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā. Fantastiski spēlēts. Kā redzam, visas komandas pret mums ir gatavojušās, spēlē ar lielu enerģiju. Jā. Varbūt mums pietrūks enerģijas brīžiem, un tādas gudrākas spēles. Es domāju, ka mēs līdz play-offiem mēģināsim sakārtot tās savas lietas, kas mums tagad stipri klibo. Mums te Valmierā nesokās viegli jau uz 2. sezonu pēc kārtas. Ja citos mačos mēs uzvarējām, tad pēdējie 2 tie mums nav izdevušies. 2. reizi pēc kārtas vinējām viņas, bet tā laba spēle bija. Treneris teica pēc spēles, ka labi nospēlējām, izpildījums bija labs. Tā kā pirms spēles nebija tāds. Treneris teica spēlēt savu spēli, vienkārši mierīgi spēlēt. Tā mēs arī spēlējām. Es domāju, cīņas spars. Cīnījāmies, mēs aizsardzību diezgan labi sākumā. Beigās bija mazliet kļūdas, varbūt tādas smuļķīgas, bet iemetām metienus svarīgus, dažus pustālos nosedzām. Viņi neiemet 3 punktu metienus un tā uzvarējām beigās. Kāds tagad noskaņojums pirms izšķirošās spēles Baltijas līgā pēc 2 dienām? Trenēsimies, rītdien gatavosimies, mēģināsim vinēt, dabūt tos plus 13. Bet, kā jau treneris teica, jāspēlē mierīgi savu spēli, atbrīvot vienkārši. Tad jau viss būs kārtībā.